pēdējā pietura Latvijas tūrē pastāstījot par mazajiem mairažotājiem. Mēs esam piestājuši pie Ingas, pie Mēža maize, kas ir netālu no Kandavas. Šeit ir tas instruments, ar ko jūs brauksiet uz meistarklasi. Jūs noteikti jāpiesakās arī iepriekš. Jūs varat braukt un iemācīties taisīt maizīti no ierauga. Rudzieraugs, kviešu ieraugs. Te ir šeit ir Lize, ar kuru dabūnu rudz maizi krāsnī. Jo krāsnes nebūs jums nekāda elektriskā krāsnes. Redziet, mums tur fonā ir. Mums tās nodemonstrēs, kur to maizīti jūs arī cepsiet. Jā, mēs tūlītās sarušināsim ogles, lai forši var redzēt, kā tas izskatās. Tad, kad cepam rudzu maizi, tad mēs krāsni pieliekam pilnu ar malku krāsnes, kurās 2,5 stundas apmēram, un tiek 3 lieli grozi izkurināti. Teiksim, salīdzinājumā, ja parastai krāsnī vajag 1 grozu, lai būtu silta māja, tad šeit vajag 3, lai dabūtu 300 un vairāk grādus temperatūrām. Un interesanti, ka dizaina joks, ka tās ogles tad ņem ārā, viņas tur nepaliek tā kā, kad pīcu cep, un tad tajā kabatiņā sabāžas tās ogles iekšā. Es tādu nebiju redzējis, ļoti interesanti uzzināt. Tad skatāmies baltmaizes. Jā. Mums ir ķimeņu radziņi, no seniem laikiem daudz atcerās pazudusi vērtība. Šī ir klasiska baltmaize, sviesta piena baltmaize ar sezama sēklām, pītā maize. Šī arī ir vienkārša baltmaize, šis nav nekas cits, vienkārši savādākā formējumā. Tad šeit garšīgā, smaržīgā itāļu focaccia. Jā, ja mums patīk visiem Itālija. Absolūti. Un ar eļļiņu, ar olīvu eļļu daudz, ar tomātiem tepat no manas siltumnīcas, un klāt pie focaccias vienmēr piestāvēs siltie cepuškrāsnī ceptie tomāti. Tā kā zināsiet, vēl vienu foršu vietiņu. Cerams, ka šīs sērijas jums būs palīdzējuši atklāt dažādas mairažotājs, un īpaši tie, kur taisās garšīgas lietas. Un pie viņus varat paši atbraukt, paši izcept, man liekas, forša nodarbe. Var atbraukt izcept ne tikai rudzu maizi, var atbraukt izcept jebkuru no šīm baltmaizēm, gan focacciu, gan radziņus, gan pīto maizi vai vēl bageti ar ķiploku zaļumu sviestu. Vēl, protams, visi dabūna desertā rudzu maizes kārtojumu. Wow, šis jau tā kā, pie prezidenta šo var nespataisno. Super. Tā kā brauciet droši. Meža maizi var atrast Facebookā. Lapa ir, ierakstiet, visu atradīsiet.